Atļauj man par tevi aizlūgt un par šo priekšā stāvošo nedēļu tavā dzīvē. Es lūdzu Dievs Jēzus Kristus vārdā, lai šis cilvēks ir pasargāts gan garīgā, gan fiziskajā jomā, lai viņš uzticās, paļaujās uz to, ko tu esi Dievs apsolījis Bībelē, tev es dodu viņam labāk un labāk zināt Bībeli, zināt patiesību, lai viņu viņā ieplūst, lai viņš paliek stiprs tajā un lai tas viņu atbrīvo. Jūs teicat, ka jūs iepazīsiet patiesību un patiesību darīs brīvus, tāpēc palīdz Dievs, dārgais, palikt tavos vārdos, stiprini šo cilvēku, lai viņš ir patiesi tavs māceklis, lai viņš ir sadraudzībā ar tevi, ne tikai tad, kad viņam kaut kas ir vajadzīgs, viņš tevi meklē, bet viņam ir draudzība, viņš ar tevi runā par lietām esošajām, par lietām, kas ir bijuši un par tām, ko viņš gribētu nākotnē, tāpēc Dievs dod, lai viņš vairāk un vairāk iedraudzējās ar tevi, jo tu pats esi teicis, iedraudzējies taču ar viņu, tad tu būsi mierīgs, un tad tavā dzīvē atnāks labums. Tāpēc Dievs, es lūdzu, lai tiešām viņa dzīvē ir miers, ir labums, un lai tas viss ir no tavas rokas. Lūdzu, palīdzi, lai visi viņa radinieki Jēzu ir izglābti, lai šis cilvēks ir vadīts pēc tava plāna. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.